Paldies! Esiet sveicinātas smadzenes! Droši vien katrs no jums par šo konferenci uzzināja kā savādāk. Kāds paskatījās Facebookā iepriekš minēto runātāju video aicinājums, varbūt izlasījāt Twitterī, kad un kur tā notiks, droši vien atvērāt arī Cilvēku faktoru mājaslapu vai izlasījāt laikrakstos blogu par šo konferenci. Lūk, un sveiciens arī šajā brīdī visiem online vērotājiem. Un šis ir stāsts par tehnoloģijām un par to, kā cilvēki pieņem lēmumus. Kā mēs zinām, katra mūsu kustība internetā tiek ierakstīta vienā lielā mākonī. Tas notiek jau daudzus gadus, un tas notiks arī turpmāk. Un tur ir skaidri rakstīts par visu to, kas mums patīk, kas mums nepatīk un kas mums interesē. Lūk, un šis ir stāsts par cilvēku saziņu. Bet es jums šodien vēlētos izstāstīt pietiekami tos nākotnes stāstu par to, kā ierīces sarunājas ar ierīcēm un sarunājas arī ar mani. Un tas ir 5G laikmets. Katrs no mums var iedomāties jaukas darba dienas beigas, lai arī droši vien neiet ar darbus ar prieku un esat patīkami pavadījuši laiku kopā ar saviem kolēģiem, esat tuvāk savu mērķu sasniegšanai. Tomēr arī darba dienas beigas ir jaukas brīdis, un tas ir brīdis, kad automašīna man atsūta īsziņu uz mobilo telefonu ar jautājumu, vai mēs brauksim mājās tūdaļ, vai pēc pusstundas, vai pēc stundas. Protams, kad automašīna to ir nolasījusi no mana kalendāra, un es atbildu, ka mēs brauksim pēc pusstundas, jo vēlos vēl parunāties ar saviem kolēģiem. Kad esmu iekāpusi automašīnā, protams, sniegs ir nokusis, automašīna ir uzsildīta, un mēs kopā dodamies mājās. Protams, kad ierīces man arī izstāsta, kur atrodas tajā brīdī gan vīrs, gan bērni, pēc cik ilgu laiku viņi būs mājās, tāpat arī viņi zina, kad mamma atbrauks mājās. Un es arī redzu, cik ilgu laiku pavadīšu ceļā. Lai to pavadītu liederīgi, es uzlieku virtuālās brilles, ar kur palīdzību iepērkos dažādas apģērbus, un tā mēs laimīgi esam nonākuši mājās, kur, protams, vārti atverās paši, arī mājas durvis, un ieejot mājās, skan tieši tā mūzika, kas man patīk, jo ierīces visu zina par mani. Lūk, tā ir pietiekami tuva nākotne, ar ko strādā telekomunikāciju operatori. Atbraucot mājās, protams, ka mēs pēdam vakariņas, pēc vakariņām traukšu nomazgā attiecīgi nākamās ierīces. Bet mēs kopā ar bērniem izrunājam, kas ir bijis jauks šajā dienā un kādi ir nākamās dienas mērķi. Kad šī saruna ir pabeigta, tad bērni, protams, vēlas arī komunicēt ar saviem vienaudžiem. Un tas, kā viņi to dara, kā īsti jaunā paudze, ir izmantojot tehnoloģijas, jeb šajā gadījumā viedierīces. Protams, ka viņi sazinās ar saviem draugiem, bet lielākoties viņi uzraksta kādu ziņu WhatsAppā. Un pētījumu skaitļi rāda, ka 77% gadījumu jauniešu, kad paliek mazliet garlaicīgi, paņem rokās viedierīces, bet 60% gadījumu viņi nevis runā pa viņām, bet gan raksta ziņas. Ja mēs paskatāmies zālē, es, protams, redzu, ka arī jums rokās ir viedierīces, kurš skatās šobrīd telefonā, kurš nē. Bet labā ziņa ir tā, ka mēs neatpaliekam no jaunās paudzes, kad arī mēs spējam apgūt visu šo jauno saziņas formu un visu to lietot ikdienā sev par labu. 20 gadus atpakaļ man bija izvēle. Vai nu veidot ģimeni, vai mācīties un veidot karjeru. Un tā izvēle bija par labu stabilitātei. Tātad izglītība un karjera. Jo pēc tam, lai veidot ģimeni, tā stabilitātei ir liela nozīme. Un paskatoties uz šo grafiku, es domāju, ka jūs redzat, ka lielākā daļa man vienaudžu nodomāja līdzīgi, ka stabilitātei ir nozīme. Un pēdējo 20 gadu laikā katru gadu rezultātā piedzima 20,000 bērnu mazāk Latvijā, nekā tas bija iepriekš. Kā jūs domājat, kā tādā brīdī jūtās šodien reāli uzņēmumos personāla daļas vadītāji? Jo, protams, ir dažādi amati.
Ir jauki, kad mēs esam arī teiksim, jau tādas vidējas un vecākas paudzes cilvēki, kas labi dara savu darbu, bet uzņēmumi attīstās un ir arī jaunas vakances, un ir vakances, kurām piemērotāk ir tieši jaunieši. Tad nu mēs arī redzam to statistiku, kā mēs šodien cīnāmies par katru jaunu cilvēku starp uzņēmumiem, lai viņš parakstītu darba līgumu tieši ar mums. Mazliet iedomāsimies, kāds varētu būt pēc 40 gadiem situācija Latvijā. Aptuveni tā. Mēs šajā pusē tie 30 gadnieki, te, kur tā zilā līnija jau, tādi jau tur 70 gadnieki, un tad jaunieši. Pie šādas situācijas droši vien ir vērts padomāt katram uzņēmumam par to, ko tad darīt. Un ir virkne uzņēmumu, kas par to domā ļoti aktīvi, jo 83% gadījumu vēl joprojām mēs darbu veicam ofisos uz vietas. Latvijā nav tik ļoti izplatīta šī iespēja, kā stāstīja mūsu viesis no Google, kad mēs varam strādāt uz laivām vai lidmašīnās vai nezinu, braucot ar motociklu. Mēs tomēr lielākoties strādājam birojos, un šī savstarpējā komunikācija ir arī ļoti svarīga. Savukārt birojā pavadot daudz laika, protams, tas kļūst tā kā mūsu otrās mājas. Un zīmīgi, ka 2016. gada vasarā Tele2 saliedēšanās spēlēs mēs radījām himnu. Un tieši himnas piedziedājumā mēs ierakstījām šos vārdus, ka Tele2 ir mūsu otrās mājas. Bet pavisam zīmīgi ir tas, ka tieši šodien notiek šīs himnas ieraksts. Ir meitenes, kuras ir ar brīnišķīgām balsīm no Tele2, kas šo himnu iedzied un radīs pirmo audio versiju tai. Lūk, 57% uzņēmumu tad ļoti rūpīgi pielāgo vidi, lai tā būtu mājīga. Bet šī bilde, ko jūs redzat, tā ir reāla bilde no Tele2 jaunā biroja Zviedrijā. Tā ir pilnīgi jauna ēka ar 7 stāviem, kur katrā no stāviem ir pilnīgi cita interjera koncepcija, lai no rīta atnākot uz darbu, es varētu uzreiz paņemt, ko uzkost brokastīm, un tad es varu izvēlēties, kurā no 7 stāviem es šodien vēlos strādāt, pie augsta darba galda vai pie zema, stāvēt vai sēdēt, satikties ar vienu kolēģu grupu vai ar citu kolēģu grupu, atkarībā kāds projekts man šodien ir veicams, varbūt aiziet viena klusākā telpā, ja man ir jāraksta kāda dokumenta vai jāveic telefona sarunas. Tāpat brīvā brīdī, ja es vēlos, varu paspēlēt galda kērlingu vai skriet uz trenažieri. Tātad praktiski viss, ko cilvēks vēlas šajā birojā, ir. Protams, kad arī kafija un teja pa brīvu un ūdens un liels virtuves katrā no stāviem, tāpat kā augļi visapkārt. Lūk, 38% gadījumu uzņēmumi pielāgo vidi tieši studentiem. Un droši vien, ka šis iepriekš redzētais grafiks arī liecina par to, ka ir vērts padomāt tieši par jauniešu labsajūtu uzņēmumos. Un 17% gadījumu uzņēmumi to pielāgo arī jaunajiem tēviem un mammām. Kāds tad ir jūsu uzņēmuma plāns? Kā jūs domājat par jaunajiem talantiem? Un kādi ir jūsu labumi, vai kas ir tas, ko jūs piedāvājat, lai jaunais talants izvēlētos tieši jūsu uzņēmumu par savu nākamo darba vietu? Un kā pētījums rāda, tikai 12% gadījumu uzņēmumi vispār par to domā. Un no tiem 12%, piemēram, apmierinātības aptaujas veic tikai 9%. Mēs Tele2 regulāri veicam darbinieku apmierinātības aptauju. Mēs ieklausāmies katrā teikumā, ko darbinieki raksta, ko viņi saka mūsu lielajā darbinieku apmierinātības sapulcē. Un, protams, ka mēs ieviešam to visu dzīvē, par ko darbinieki ir ļoti priecīgi un apmierināti. Ir skaidrs, ka ir dažādi faktori, kas virza uzņēmumus pārmaiņām. Bet viens no tiem ir tehnoloģijas. Pētījums rāda, ka 98% no aptaujātajiem uzņēmumiem notiek šīs pārmaiņas.
Ko tas nozīmē, ka mēs dzīvojam pastāvīgā pārmaiņu procesā? Ja reiz mainās uzņēmumi, ja reiz mainās mūsu strateģiskie mērķi iespējams, tad arī ir jāmainās darbiniekiem. Tātad vai nu mēs meklēsim darbiniekus ar citām kompetencēm un spējām, vai arī esošos darbiniekus pārprofilēsim uz to, kādas prasmes un kompetences ir vajadzīgas. Nākotnes darbiniekam galvenās iezīmes svarīgākās būs radošums, spēja risināt problēmas, spēja runāt vairākās svešvalodās, būt speciālistam dažādās nozarēs un tāpat strādāt ar ļoti, ļoti augstu pašmotivāciju. Un te nu mūsu dienas galvenais jautājums. Vai roboti aizstās darbiniekus? Pētījuma rezultāti rāda, ka 39% no aptaujātajiem uzņēmumiem saka, ka viņi nevarētu nevienu darbinieku aizstāt ar robotu. Un tas droši vien ir par to, cik liela ir mūsu valsts. Latvija ir pietiekami maza. Un tas, ko dara mūsu uzņēmēji, protams, viņi dodas uz lielajām Eiropas valstīm, tāpat uz citām pasaules lielvalstīm, kur ir gan liela ražošanas, gan lielas noliktavas, gan plaši restorānu tīkli un skatās to labāko pieredzi, ko mēs varētu pārņemt šeit. Tomēr, lai pieņemtu lēmumu, ka mēs tiešām to darīsim šeit savā mazajā Latvijas uzņēmumā, tas ir ļoti liels aprēķins, jo mēs nezinām, vai šis investīcijas apmaksāsies. Un tādēļ tikai 5% no visiem aptaujātajiem uzņēmumiem redz, ka viņi 50% no saviem darbiniekiem spētu aizvietot ar robotiem. Kas ir tās jomas, kur roboti visvienkāršāk varētu strādāt? Tātad tas ir viss tas, kas ir saistīts ar loģiku. Savukārt cilvēks būs tur, kur būs svarīga kritiskā domāšana, radoša pieeja un empātija. Ko darīs nākotnes darbinieks? Ir skaidrs, ka mēs dzīvosim ierīču pasaulē. Mēs visi būsim konektēti vienā lielā tīmeklī. Un kādam tās ierīces būs jāpārvalda. Un to arī darīs nākotnes cilvēks. Pārvaldīs šīs ierīces un pārvaldīs ļoti lielos uzkrātos datu apjomus, lai katrs no jums saņemtu savā mobilajā ierīcē īpašu un personalizētu piedāvājumu. Un nobeigumā, kurš tad vinēs? Tehnoloģijas vai smadzenes? Ir skaidrs, ka smadzenes būs vajadzīgas, lai radītu tehnoloģijas. Bet tehnoloģijas būs vajadzīgas, lai būtu laiks radošumam. Paldies!